Kāda ir šobrīd situācija? Tiekat ar visu galā? Jūs esat galvenie, kas rūpējās par Aiztraukas pilsētas ielu un celiņu tīrību. Par to vairāk jāspriež iedzīvotājiem, iestāžu vadītājiem, iestāžu apmeklētājiem, bet es domāju, ka galā mēs tiekam. Iespēja robežās, protams, piesaistam kaut kāds papildus spēks no darbinieku vidus, kam varbūt tieši dienas pienākumu nav. Bet, ņemot vērā to, ka šogad tas sniegs nav tik smags un mitrs, es domāju, ka līdz ar to tas darbs mums ir nedaudz vieglāks kā citus gadus ir bijis. Bija 2 dienas, kad sniegs bija smags, līdz ar to tas gan tehnikas, gan cilvēku resursi tiek patērēts daudz vairāk un tas darbs ir smagāks. Vai esošajiem resursiem jūs tiekat galā? Principā jā, mēs rēķinājāmies decembrī jau, kad mums nāks klāt papildus apjomi. Līdz ar to tika domāts par kaut kādu atsevišķu tehnikas iegādi, atjaunošanu, remontu, kā arī no 5. datuma mums nāk papildus cilvēku klāt. Principā 2,5 slodzes, kas ir rēķināts tieši šiem papildus darbiem, kas nākuši iestāžu teritoriju uzkopšana. Es ceru, ka tiekam, par to jāspriež iedzīvotājiem. Protams, ir dažādas domstarpības, ir dažādi viedokļi, kurā brīdī, kad ko tīrīt un kā pareizi rīkoties, taču tāpat laikā vienmēr jārēķinās ar resursu pieejamību no pasūtītāja puses, kas ir finanses. Un otrs moments ir tas, ka vai tiešām vienmēr tas ūdens jāstumda tieši tajā brīdī, kad ir putina, vai tieši tajā brīdī, kad cilvēks grib iet uz veikalu, vai mēs tur nevaram nedaudz ietaupīt, nedaudz paciest, lai kaut vai tās pašas bedas varētu vasarā aizlāpīt nedaudz ātrāk un kvalitatīvāk. Ja, jo tā nauda ir viena tāda, kāda viņa ir pašvaldībai. Un tad mums jāizvērtē, kas ir svarīgāk, vai mēs notīram 4 dienā ietus vai 3 dienā ietus, un tāpat laikā mēs varam, vasarā izdarīt kaut ko bišķi vairāk vai no remontdarbiem asfalta segumā. Jums ir nācis klāt papildus apjoms, kas ir jākopj un jāuztur, bet vai finansējums arī ir nācis klāt, vai tas ir palicis pagājušā gada apjomā? Nē, tās vietas, kas ir nākušas klāt mums, respektīvi šīs iestādes, bērndārzs, skolas, kultūras centrs, tad principā tas ir katrai šai iestādēji sava tāme, kas tika apstiprināta. Un tas ir papildus finansējums, tātad attiecīgi šai konkrētajai iestādēji. Cik es saprotu, no pasūtītāja puses ir diezgan liels ietaupījums, ja nemaldos kaut kādiem 50% tās izmaksas samazinātas teritoriju uzturēšanai, ņemot vērā to, ka tika pieņemts lēmums pārpakalpojumu, nevis savu darbinieku algošanu, respektīvi sētnieku. Par to kvalitāti grūti man spriest, tas ir jāprasa atkal iestāžu vadītājiem un tiem, kas tur regulāri uzturās tajās teritorijās, bet es domāju, ka kvalitāti mēs nodrošināt spējam. Ir kaut kādas, kā jau vienmēr sākumā, kaut kādas nesaprašanās vai kaut kāda darba momenti, kas tiek izrunāti, optimizēti un kaut kādas prioritātes tiek sadalītas, kuras kāpnes tur līdz 6 rītā, kuras līdz 7, tādas lietas, bet tas ir darba process, un es domāju, ka tur nekāda liela problēma nav. Atsauksmes manā, cik es viņas esmu saņēmis, ir pozitīvas. Cita lieta, protams, ka ir kaut kādas domstarpības par to, kādas čupas izskatās sniegam, kad viņas ar roku tīra tās ietves vai traktoru tehniku vai kādu citu tehnikas vienību. Ir bērndārs, kad nepatika čupu izskats sniega. Nedaudz kuriozi manā skatījumā, bet tāpat laikā, protams, ja cilvēks ir pieredzis, ka lāpstu visu laiku tīra un to, ko spēja notīrīt samets mukā čupā, tad šobrīd tā čupa tik skaisti nav. Bet, atkal te jāizvērtē vienkārši, vai tas ir to nosacīto, 70–80 tūkstoši eiro ietaupījumu vērts. Bet tagad, kad tās papildus platības jums ir nākušas klāt, tad jūs arī esat papildus iegādājušies tehniku, arī darbinieku vairāk ir tie sētnieki, varbūt, kas bija šajās iestādēs, tagad ir pārnākuši darbā pie jums? Jā, sākumā par tehniku. Ir lietas, ko mēs esam iegādājuši, kur ir bijis iepirkums. Mēs gaidām tehnikas vienību saistībā ar teritoriju uzturēšanu jaunu svīperu slaucītāju, bet tas tiks izmantots ne tikai iestādēm, tas ir visai pilsētē tiks izmantots. Mums ir diezgan plaša tehnikas bāze, ko mēs vienkārši varam, tā teikt, izmantot teritoriju uzturēšanu arī šajās iestādēs. Līdz ar to daudz, kas jauns nav jāpērk, mēs vienkārši optimizējam kaut kādus maršrutus, laikus un cilvēkus. Ir kaut kādas lietas, ko mēs pērkam pa jaunu, kur, mēs izmantosim ne tikai ziemā, bet arī vasarā, kā piemēram var minēt tos pašus lapu pūtēs akumulātoru darbinājumus, ko šo vieglo sniegu mēs vienkārši no kāpnēm nopūšam. Viņi ir akumulātoru darbināti, tātad viņi klusi.
Savukārt vasarā mēs viņus varēsim izmantot teritorijā pie daudz dzīvokļu mājām, kur lapas pūtīsim. Ja? Tā kā kaut kādas tādas lietas pielāgot, optimizēt, izdomāt kaut ko racionāli, tad mēs uz to ejam un tādā veidā mēs arī no pasūtītāja puses, pasūtītājs tādā veidā šo līdzekļu ietaupītu. Cik tehnikas vienības mums aizkrauklē strādā, lai iztīrītu ielas un celiņus? Tiešās tehnikas vienības, kas ir ziemas dienestā iesaistīts, ja nemaldos 12 vai 13, 12. Bet tas ir kopā ar saucamajiem bagijiem, kvadricikliem, ko pārvietojās šie sētnieki. Tas ir kopā ar sniega tīrāmo mašīnu, ar traktoru tehniku, ar slaucītājiem, kaisītājiem, tādām lietām. Kopā ir 12. Par darbiniekiem vēl, laikam, tu nepieminēji, vai ir pārnākuši arī cilvēki pie jums? Darbiniekiem bija tā, ka bija decembrī skaidrs, ka mēs šīs iestādes pārņemsim, kad bija domas lēmums, kas apstiprināja šo pakalpojumu līgumu mums jauno. Mēs izsludinājām vakances. Bija, ja nemaldos, 2 sētnieki, kas pieteicās pie mums darbā. Mēs nodrošinājām būtiski lielāku atalgojumu, bet tajā pašā laikā mums ir arī prasības tādas, kādas viņas ir. Mums bija tajā brīdī, kad cilvēki izdzirdēja, ka ir 8 stundu darba diena, nevis 3 stundu, un mēs braucam uz mežu lasīt sēnes, tad tajā brīdī, protams, šie kandidāti noņēma savu, viņiem interesi zuda par šo darbu. Ja mēs runājam par cilvēku apmierinātību vai neapmierinātību, vai šajās sniegotajās dienās daudz saņemat sūdzības no iedzīvotājiem? Es teiktu, ka nē. Ja sūdzības ir kādas 3-6, tad mēs uzskatām, ka tā diena ir 3 līdz 6. 3 līdz 6, jā, 3 līdz 6. Tad mēs uzskatām, ka sūdzējušies cilvēki ir daudz. Tāpat laikā es pieļauju, ka līdz manīm daudz kas nenonāk, paliek pie kolēģiem. Ja, jo es bieži vien lietas uztveru personīgi. Tāpēc es pieļauju, ka tas tiek paturēts pie kolēģiem. Bet es teikšu tā, tās sūdzības bieži vien ir objektīvas. Piemēram, vakar bija aplikācijā, mēs uzreiz pamanījām, uzreiz arī novērsām, piemēram, pārāk lielu čupu izveidošanos pie gājēju pārējām, kur mazos bērnus neredz. Savukārt ir tādas sūdzības, kas manā skatījumā ir pat diezgan nekorektas. Piemēram, netiek ārā no privāta mājas ceļa, sūdzās, ka nevar izbraukt, lai gan ceļš ir privāta īpašums, un mums tur darīšana ir maz tieši tā. Bet cilvēki arī sūdzās bieži vien tāpēc, ka nezin tās prioritātes, un viņiem objektīvi tas arī varbūt pat nav jāzina, kad ir tomēr prioritārās brauktuves, prioritārās ietas, piemēram, pilsētas centrs, un vasarnīcas teritorijas ceļš vispār ir trešās šķiras ceļš, bet trešās kategorijas ceļš, kuru mēs tīram tikai pēc pašvaldības pasūtījuma. Jā, tāpat ir ar stāvvietām, kuras mēs tīram tikai pēc pašvaldības pasūtījuma. Tad cilvēkam bieži vien tas nav skaidrs, kad viņš, protams, pilsētā redz, ka iesniegu tīra, bet pie viņa mājas, kas atrodas vasarnīcā Ziedi, to ceļu netīra tajā brīdī. Atkal, kā jau es iepriekš minēju, var jau tīrīt vienlaicīgi visur un uzreiz. Jautājums, cik tas maksās un kam nauda paliks pēc tam pāri. Būsim godīgi, budžeti ir smagi, un līdzekļiem es pieļauju, ka pasūtītājiem nebūs viegli šogad it sevišķi, un tad jārēķinās tādām lietām. Tiešām vietām veidojās tādi diezgan lieli sastumti sniega vaļņi, vai ir plānots arī vest ārā sniegu no pilsētas? Ar sniega izvešanu ir tā, ka principā ir bijuši gadi, kad mēs viņus vedam ārā, bet, kā jau es minēju, šis viss ir pasūtītāja jautājums. Ja pasūtītājs teiks, ka vedam, mēs, protams, viņu vedīsim. Tā jārēķinās, ka ir ziema un cilvēks izvēlās atbilstošas apavus un gal galā priecājās par to, ka mēs pa ietu bieži vien ragaviņas varam vilkt, nevis apavus bendēt pret sāli. Vienkārši saliekam to pret iztērētiem līdzekļiem. Ja, jo ir jāsaprot, vienu dienu riktīgi sniegotā laikā visu, tas nav ne 1, ne 2, ne 4000 pilsētā tēriņš. Ja, tad... Vai pasūtītājs ir noteicis, piemēram, līdz cikiem no rīta būtu jābūt notīrītām galvenajām ietvēm un ielām? Jā, mums ir ceļu uzturēšanas specifikācija pie līguma pievienota. Mēs pie viņas pieturamies. Ir situācijas, protams, puteņu laikā vienmēr ir atkāpes, un tās atkāpes ir 24 stundu robežās. Jā, tā kā mēs varētu teikt, ka mēs šim grafikam ejam nedaudz pa priekšu. Cita lieta atkal, protams, kad ir pasūtītājs bieži vien vēlas, lai mēs pagaidām ilgāk nekā mēs gribētu gaidīt, vadoties no līguma nosacījumiem. Tad ir jāatrod šis zelta vidusceļš, jo kā